vēl kādam bijis malka streiks tāds krietnāks palicis pa nakti, bet Krustpilieši māk zakt. Bet tās vēl ar nekas, ir vēl trakākas lietas. Izrādās, ka arī sievu var nozagt. Un tagad es jums par Atašieni pastāstīju. Zini, kur ir Atašieni? Turpat, kur Jēkabpils, ka brauc tik pa labi roki, tur pie Medinzejas ezera, ja? Tad tur esot bijis tā viens jauneklis, gājis un zaļum ballēm, bet kā neķerās, tā neķerās, kā nav, tā nav, ne aiz gubiņas, ne zem gubiņas, ne pie gubiņas, nav, ko darīs. Jūtis ratos zirgu un braucis uz Leišiem, uz zaļum balli. Un vēsture klusē, kā tur bijis, bet otrā rītā esot atvedis ratos sasietu līgavu. Un šī jau teikus tā, ja jau šī tik uzņēmīgs čalis, tad jāiet par sievu, Atašienes braukt uz Leišiem uz zaļumballi. Tā viņi tur nodzīvojuši ilgumlaimīgi. Tā, Krustpilieši māk zakt, un neviens vēl cietumā nav bijis. Paldies! Paldies, Valde Kalņa! Un tagad arī Krustpilietis jūsu priekšā stāv un viens Krustpilietis. 2025. gadā biedrība Krustpils senioru skola radās ideju piedāvāt senioriem iemācīties spēlēt ukuleli. Un tā sanākot kopā, dziedot, spēlējot, izveidojās muzikālā grupa Krustpils ukuleles. Redziet rokās viņām. Tās ir ukuleles, ja kāds varbūt nezina. Muzikālā vadītāja šai grupai Sarvīte Čakša. Un izpildīs šodien viņas dziesmu Puiši. Puiši, kas tie puiši? Mēs vēl gribētu jums kukulīti. Kā tad ciemos pie kaimiņiem brauks tukšām rokām un pašu mājās ceptu maizīti, lai Viļānu kultūras darbiniekiem ir spēks un enerģija arī turpmāk organizēt tikpat brīnišķīgi